Čau! Beidzot, es esmu atgriezusies atkal ar video formātu. Paldies visām pacietīgajām. Vasara mums visiem ir nepieciešama. Centos dalīties ar informāciju iespēju robežās, un atsākušās ir arī make-up apmācības, tāpēc arī noteikti daudz vairāk publicēšu šeit jaunums par produktiem, make-upa veidus, un šodien es esmu nolēmusi jums atrādīt lielu daļu produktus tieši no Max Factor. Man bija tā iespēja piedalīties Drogas dāmu skolā. Tad jāsāk jau domāt septembra sākumā vai augusta beigās. Piedalījos Drogas dāmu skolā un demonstrēju tagad vienu no rudens make-up tendencēm - latte make-up, kas ir kafijas toņos iedusmots acu make-ups, un izmantoju tikai un vienīgi Max Factor produktus, un vairāk no tiem man iekrita ļoti sirsniņā. Tad, būs pamatā izmantot Max Factor produktu, bet es izmantošu arī citus, lai izveidotu full face make-up. Sākšu ar to, ka vēl joprojām man mazliet palicis Pixi mitrinošais pieniņš ar hialuronskābi un auzām, un te ir mazliet palicis. Es samitrināšu savu sejas ādu, un tālāk jau sākšu ar Max Factor tonālo krēmu, kas ir interesanti šajā produktā, ka tas ir 3 vienā, sola aptu 30 stundu nesāšanu, ko es lūdzu, gribētu atgādināt, ka mums nevienam nevajag nesāt tonālo krēmu 30 stundas, bet es gribētu ticēt, ka tas ir vairāk mārketinga triks ar domu, ka parādīt, ka ļoti noturīgs produkts un visas dienas garumā jums tas nesagādās nekādas problēmas. Kas ir vēl forši? Šis ir SPF 20, protams, kā varētu un vajadzētu lietot vismaz 30 ikdienā, tātad neaizmirstam par to. Un kas ir tas 3 vienā? Šis ir primeris, konsīleris un tonālais krēms viss vienā. Tas liekas ļoti interesanti, bet tāpat laikā noteikti ērti tām, kurām nepatīk daudz produktus lietot. Tātad klāšu es ar sintētisko otiņu. Nelielu daudzumu uzspiedīšu uz otiņas un ar stipliņu tipa otu izlīdzināšu pa visu seju. Viegls aromāts, ļoti patīkams, nav sintētisks, nav ķīmisks. Klājas zīdaini, samtaini. Tātad, ja nepilnības ir minimālas, zona ap acīm nav izteikti ar mīmikas grumbiņām, nav sausa āda, šīs produkts ļauj izlīdzināt sejas toni un arī pastrādāt zonā ap acīm. Tātad, bonusiņš. Verītā fresh, viegli strādājās, klājās patīkami. Un pat, ja es izmantoju vēl produktu, neveidojās tāda bieza, smaga kārta, kas neizlīdzinās, kas ir tāda ķepīga, lipīga, nepatīkama un, kā teikt, tāda savalkoša. Tad šobrīd es redzu šim produktam tikai plusus, pagaidām nekas cits netraucē. Un tonis man šobrīd ir N75 Golden, kas vēl tā kā pēc vasaras sezonas un mazliet iedegumu ļoti labi dara. Bet šodien es neapstāšos pie 3 vienā un nepaturēšu šo iespēju kā tikai lietot tonālo krēmu, bet izmantošu arī konsīleri. Šeit Max Factor Face Affinity Multi-Perfector konsīleris, šeit 2N, tāds standarta tonītis, un ar konsīleri es pastrādāšu zonā ap acīm. Izmantošu mēlītes tipu konsīleru otiņu. Tā kā produktu es tā bagātīgi uzklāju. Produktam ir plāna tekstūra, tas nav smags, nav ķepīgs arī. Es to izlīdzināšu ar lielo otu. Kā augšpusē
Tā arī apakšpusē izstrādāja zonu. Labi. Tāds sestdienas tislumiņš mazlietiņ, tā. Un plāni arī uz plakstiņu. Kāpēc plāni uz plakstiņu? Tāpēc, ka lietošu ēnas, Max Factoram man nav pieejama acu ēnu bāze, bet es ļoti labprāt gribu iztestēt ik pa laikam šādu variantu, ka acu ēnu bāzes vietā tiek izmantots konsīlers kā sagatava zem ēnām, un bieži vien ir konsīleri, kuru tekstūra ir gana tiešām plāna, gana nekrēmīga un neķepīga, kā var izmantot arī kā bāzi zem ēnām, un ēnas turās ļoti labi. Bet bieži vien konsīleri ir pārāk krēmīgi, pārāk mitrinoši, pārāk taukaini, un ēnas neturās uz konsīleru, un dienas laikā tas sastājās rieviņās un sāk smērēties un neturās. Tāpēc acu ēnu bāze vienmēr būs tāds viennozīmīgs sagatavas materiāls zem acu ēnām, lai par dienas laikā par tām nebūtu jādomā, bet ir arī konsīleri, kuri labi dara šo darbiņu. Bet šo es izmantošu pirmo reizi, tāpēc es nevaru teikt, ka šis tam der. Pasakojiet līdzi noteikti, un es pat padalīšos pēc tam arī, kā tad ir, vai der, vai neder. Šodien sejai izmantošu krēmveidu produktus, kas ir NYX izgaismotais Away We Glow krēmveida. Gribās tādu svaigu, vieglu make-upu. NYXam ir ļoti labi produkti, lielas toņu izvēles, ņemot vērā cenu kategoriju. Es teiktu tā, ka tiešām ļoti budžetam draudzīgi, un tāpat laikā jebkurš var atrast sev vēlamo un vajadzīgo produktu vajadzīgajā tonī, bet neiztērējot lielu naudu. Tas, manuprāt, ir ļoti būtiski zīmolam. Šis Away We Glow Moonbeam izgaismotais 09 Moonbeam, man jau tūlītās te beigsies, ļoti foršs tonītis, lielākoties piemērots visām sejas ādām, tātad sejas ādas toņiem. Nav ļoti dzeltenīgs un nav ļoti rozīgs. Tā ļoti smuki iekļaujās sejas ādā un rada tādu tiešām veselīgu un skaistu mirdzošu rezultātu. Nedrīkst vienīgais uzlikt un par to aizmirst, jo diezgan ātri nofiksēsies. Un tad būs grūti izpludināt un var rasties pleķītes. Un izmantošu arī Charlotte Tilbury krēmveida modelētāju. Šo jau jūs esat redzējuši. Joprojām Fair Medium, gaišais medium tonis ir viss piemērotākais kā gaišām ādām, tā arī iedegušām. Ļoti labi pludinās, ļoti naturāls un foršs tonis. Gošam šis te krēmveida modelētājs arī nav slikts, bet toties tam tonis ir mazlietiņ siltāks, un ja gribās tiešām tādu pārliecību, ka uz gaišas ādas tas modelējums izskatīsies naturāli un tīri un akurāti, tad tomēr es iesaku Charlotte Tilbury. Ja āda ir dzeltenīgāka un iedegus, tad var droši arī izvēlēties gošu šo te modelētāju, bet jāizvēlās ir medium tonis, lai ir par gaišu, nav jēgas no viņa nekādas, principā gandrīz nemaz, kad izpludina, pazūd. Tik ļoti pazūd, ka vairāk čubināšanās nekā rezultāta iegūšana. Tā. Un arī vaigu sārtums. Kamēr āda ir gluda,
tātad bez pumpiņām, bez apsvērtumiem vaigu zonā. Mēs vienmēr varam ar tādām apļojošām, velkošām, strīķējošām, pludinošām kustībām strādāt vaigu zonā. Bet, ja jūs esat pirms tam izmantojušas, piemēram, konsīleri vai tonālo krēmu, lai nomaskētu problēmu zonas uz vaigiem un kaut ko noslēptu, tas ir apsvērtums vai pumpas, tad jūsu gadījumā mēs bronzeri, highlighteri vai sārtumu klājam ar uzmanīgām tapinošām kustībām, lai mēs nenovērstu nost ar to kustināšanu apakšējo pamatiņu, tātad tonālo krēmu vai konsīleri. Mēs akurāti ietapinam smuki lēnā garā, tātad toņus tur, kur mēs tos vēlamies redzēt. Jo, ja mēs verzīsim, tad liekas bija darbiņš pirms tam to visu noslēpt. Tātad tapinam, tapinam, tapinam. Tapinam, uztapinam un arī pēc tam tap. Tas prasīs mazliet vairāk laika, lai izlīdzinātu, jo mēs neiesaistam tādu spēku un berzi, bet akurātu tādu produktu pārcelāšanu. Toties pamats saglabāsies ļoti vienmērīgs un ļoti skaists. Tā, pacēlām motiņu. Nu tad, ko, ķeramies klāt acīm un saucamajam latte make-up. Šeit ir Max Factor acu ēnu paletīte, silky smooth formula, tiešām ļoti zīdainas maigas. Nezinu, kāpēc vēl mūsdienās liek klāt šos te aplikātorus paletēs, viņa aizmetīšu projām, tiešām, manuprāt, pilnīgi bezjēdzīgi. Un saucās arī šī paletīte 001 Cappuccino Nudes. Gandrīz latte, tas pats vien ir. Cappuccino Nudes. Ļoti skaisti, gan matētie, gan satīna toņi. Un šajā latte make-upā arī tas princips ir, ka mēs veiksmīgi kombinējam kā matētus tā satīna toņus kopā. Tātad nevis mirdzumus sparkles, tādus riktīgus vizlas gabalus, bet gaismu atstarojošu, līdzīgi kā highlighterim tekstūru. Latte make-up princips ir tas, ka mēs modelējam un to aci ēnojam gan ar gaišajiem toņiem, kas atgādina piena toņus, piena putas, gan arī jau ar tādu kafijas ar pienu toni, gan arī šos te espresso toņus, kas ir piesātināti un tumši. Tātad kombinējam vairākus šos te bēšos, gaišos, baltos un brūnos toņus un iegūstam latte kafijas iedvesmotu acu make-upu. Atceramies to, ka spīdums piedod apjomu. Tātad mēs izmantojam mirdzošās ēnas vairāk uz plakstiņa daļas vai zem uzacs, tur, kur mēs vēlamies vairāk izvirzījumu, un matētos toņus mēs izmantojam vairāk pa kauliņu vai tajās zonās, kur ir pufīgs, kur ir slīdoša zona vai acs apakšējā zonā, kur ir pietūkums, varbūt maisiņi zem acīm, lai noņemtu šo te apjomu. Tātad satumšinātu šīs te zonas un ar matējumu nepievērstu sev pārāk lielu uzmanību. Es sākšu ar šādu te vidēji mirdzošu brūnu tonīti un klāšu pa visu kustīgo plakstiņu kā bāzīti, tādā smoky variantā. Ļoti uzslidinās burtiski, nu tiešām knapi jāpieskarās un ļoti akurāti un ļoti vienkārši uzklājās ēnas. Burvīgi vienkārši. Pigments absolūti tāds pats, kā ir paletē, tāpat, manuprāt, arī izskatās uz ādas. Nav sarežģīti lietojams ēnas. Un par biršanu arī, tad, kad es ņēmu ar diezgan pulkainu otiņu ēnas, tās neputinās un visapkārt nesabirst puteklīši, tātad arī nobirums zem acīm būs salīdzinoši mazs. Nu, un intensitāti mēs varam kāpināt, atkārtot, uzliekot to pašu tonu vairākas reizes. Ņemšu mazāku otiņu, izmantošu pensila tipu otiņu un ņemšu tumšāk brūnu, šo te spīdīgo brūno espresso toni un iepludināšu atsārējā stūrītī līdz skropstiņām un līdz locīm līnijai. Tātad padziļināšu atsārējo stūrīti. Tātad šobrīd espresso tumšums iet atsārējā kaktiņā, un ja mums bāzē jau ir satīna ēnas, tad mums visi pārējie toņi, ko mēs liekam uz ēnām virsū, ļoti labi pludināsies. Būs ļoti
labs rezultāts. Un šo pašu tumši brūno tonīti es 1/3 daļu arī pamodelēšu zem acis apakšējās zonas plakstiņam, tātad, lai ir tāda lielāka actiņa, atvērtāka, apaļāka, formīgāka, un aizveram noteikti acis ārējo kaktiņu ciet, lai tur nav tukši. Ik pa brītiņam jāpagroza uz visām pusēm, lai tas pludinājums ir tīrs un skaists. Tagad ar tīra mazotiņu ņemšu gaišos abus tonīšus, gan matēto, gan spīdīgos, sajaukšu kopā un klāšu kā piena putiņas, sauksim to tā, acis iekšējā kaktiņā. Tātad, ja mani sagāž vairāk horizontāli, tad būs espresso, kafija, pienu un putiņas. Un latte kafijas krūzīt uz acīm ir gatava. Protams, ka mēs šeit varam apspēlēt vienkārši klasisko make-up, kurš veidojās no acis iekšējā stūrīša, kur ir gaišie toņi, uz acis ārējo stūrīti, kur ir tumšie toņi. Tātad viss jaunais ir vecais, labais, jau sen zināmais. Bet šie te make-up ir vairāk tādi dūmakaini, pludināti, nav ar asām krasām līnijām, ir gaisīgi, tādi viegli un dūmakaini, jā, jau minēju. Un šobrīd var vienkārši padarboties vēl ar papildus toņiem. Ieliekot akcentus vai no padziļinot šobrīd acis ārējo stūrīt, lai tāds dziļumiņš veidojās, foršāks un lielāks kontrasts ar iekšējo acis kaktiņu. Un atceramies, jo tumšāki mati, tumšāks uzacis, jo izteiksmīgāk mēs varam krāsot acis, jo gaišāki mati, gaišāka āda, gaišāks uzacis, jo maigāk mēs veidojam šo te acu ēnojumu, lai tas neizskatās, piemēram, dienas laikā pārāk dramatiski. Un nobeigšies savu acu ēnojumu, izmantojot gaiši brūnu matētu ēniņu, mazlietiņu pa uzacu kauliņu, lai nav pārlieku daudz spīdumu šeit, lai ir iemodelēta acis, varās vaļā. Un ar gaišajiem toņiem mazliet zem uzacis izgaišināšu, tātad piedošu apjomiņu un tīrību zonai zem uzacis. Tā, un ar tīru pūkainu otiņu noslēgumā mēs visu vienkārši pārliecinamies, ka esam smuki sapludinājuši, lai nav robežlīnijas, lai nav lieka ēnu pūdera nekur, un make-ups ir izdarīts. Tiešām ļoti maz birst ēnas, vienīgi varbūt gaišie toņi, mazliet vairāk ir ar pūderi iekšā, bet salīdzinoši arī ļoti minimāli. Un tagad laiks skropstām. Ļoti interesanti šķiet šī te Max Factor Masterpiece 2-in-1 Lash Wow Volume and Length apjomu un pagarināšās skropstuši, jo tai ir viena, kā teikt, divas birstītes vienā. Tātad mēs atveram vaļā, ir īsā birstīte un korķīti mēs pagriežam, mēs varam dabūt garo birstīti. Tātad ar īso mēs dabonam kuplumu un ar garo birstīti mēs atdalam un atliecam un pagarinām. Tātad es vienmēr sāku ar kuplumu, jo vajag, kā teikt, skropstiņas apaudzēt, es nākšu tuvāk, apaudzēt ar tušu, lai pēc tam mums ir ko, kā teikt, izstiept un atdalīt. Un izstiepju garo un ar garo smuki tieši arī gareniski atdalu un ķemmēju, veidojot tiešām garākas skropstiņas. Un otrā pusē tieši tāpat sāku ar īso.
ar garu atdalu un pagarinu. Oi? Ar tušu, kad filmē, es it kā skatos spogulī, bet es vairāk redzu to birstīt, un tad sāk jau jukt tie attālumi, un sanāk kaut kur pieskarties, bet nekas traks. Tur, kur nav ēnu, tur nekas traks. Šī nav kuplinošākā tuša, kāda ir lietota, bet viennozīmīgi nav slikta tuša. Kam patīk tādas dabiskas, salīdzinoši atdalītas, nesaķepušas, uzkrāsotas skropstas, tad šis variants ir ļoti veiksmīgs. Un tagad uzacīm es izmantošu NYX uzacu želēju, tonī Dark Brown, kas man palīdzēs safiksēt matiņus vairāk gaisīgā formā, tādā uz augšu. Ļoti patīk šis produkts. Arī Instagramā esmu dalījusies ar viņu. Cena ir burvīga, nav dārga. Tad uz atlaidēm pirku pa 8 eiro vispār vai kaut ko tādu. Nu tā, ka tiešām negribās teikt smieklīgi lēti, bet ļoti, ļoti adekvāts cipars un patiesībā iet diezgan ilgu laiku. Un arī var diezgan daudz ķemmēt un neveidojās šie tāds tā kā pārsliņas. Tagad es mazliet pagaidīšu, lai apžūst, un tad es izmantošu Max Factor uzatu zīmolu, kas ir arī burvīgs, jāsaka godīgi. Tiešām ar ļoti foršu mazu grafītu, gana mīksts, bet tikmēr, kamēr es gaidu, ka uzatas apžūst, izmantošu NYX Fat Lip Oil. Ļoti patīk šie produkti. Ļoti bagātīgi mitrina lūpas. Nav ķepīgi, nav lipīgi. Iesūcās ļoti labi un pēc tam arī notur toni. Vairāki toņi. Man ir 4 vai 5, un veikalā, manuprāt, ir 7 vai 8. Tiešām ļoti forši, ja nepatīk toņi, ir bezkrāsains vai ir tāds ļoti nūdīgs ar mirdzumiņiem, kas arī piedod lūpām apjomu, ļoti, ļoti forši. Tā es jūtu, ka man uzacīm ir jau pažūst. Šāds te ļoti smalks grafīts, šis ir Brow Shaper Ultra Fine Shape Fill Define. Un tonīts ir 20. Brown, ļoti labs tonis, būs piemērots vairumam. Un tās smalkā grafīta ir ļoti forši un vienkārši iepildīt tukšumus, tātad veidot arī šo te matiņu imitāciju. Zīmuļus šobrīd arī lielākoties zīmoli veido un ražo ļoti tiešām praktiskus, ērtus, noturīgus, labos toņos, mīkstus, ar kuriem ir viegli un ērti strādāt. Tiešām, tiešām forši. Man personīgi ļoti, ļoti patīk. Ja nepieciešams otrā pusē zīmolītim ir ķemmīte, ar kuru mēs varam arī paķemmēt un mazliet patušēt savu izveidoto ēnojumu ar zīmoli. Un vajadzības gadījumā atkal atkārtot darbības. Tā, kopskatā jāpārliecinās, ka viss ir tīrs un foršs. Un pēdējais, ko vajag un var darīt, tātad mēs nopūderējam seju vai izmantojam make-upa fiksatoru vispirms un tad nopūderējam. Ja āda ir sausāka, tad var nopūderēt un tad pūst fiksatoru, jo fiksators mazliet samitrinās virsējo kārtu un iedos atkal ādai veselīgu mirdzumu, bet, ja ir vairāk taukaina āda, tad es iesaku no sākuma pūst make-upa fiksatoru, nofiksēt šobrīd visu izdarīto un nobeigumā nopūderēt seju, jo pūders ļoti labi pieķersies pie make-upa fiksatora, nomatēs lieko spīdumu un arī būs ilgnoturīgs un lieliski turēsies. Tātad es tūlītās paņemu make-upa fiksatoru
Es izmantošu Revolution Glow Fix un nelietošu pūderi, jo man ir sausāka āda un es vēlos šo te veselīgo mirdzošo efektu saglabāt. Bet man ir svarīgi, lai arī produkti, kurus es esmu uzklājusi visas dienas laikā, turās uz sejas ādas. Tāpēc make-up fiksators netiek žēlots, tas nav viens maziņš pūtiens, es pūšu tā, lai es jūtu, ka visa sejas āda ir viegli samitrināta. Ar vēdināšanu var palīdzēt mazliet viņu ātrāk nožāvēt. Un ko? Kafē latē iedvesmots make-ups, izmantojot lielākoties Max Factor produktus, un dažus no jau man iemīļotiem un iecienītiem citu zīmolu produktiem ir izveidots. Ceru, ka bija interesanti paskatīties, noderīgi un iedvesmojoši. Un, ja tu atkārto, droši padalies arī komentārā zem video. Foršu dienu, tiekamies jau pavisam drīz ar jaunumiem.